Sveiki, skatītāji! Šis ir podkāstu cikls Pārvietošanās nākotne Ķīpsela 2035, kurā mēs iepazīstinām ar studentu izstrādātiem mobilitātes risinājumiem un kopā ar nozares ekspertiem diskutējam par ilgtspējīgu pilsētvidi, viedo mobilitāti un dzīves kvalitāti nākotnes pilsētā. Šajā epizodē mēs runāsim par to, kā pašvaldības lēmumu un pilsētu plānošana var samazināt transporta radītās emisijas, vienlaikus padarot pārvietošanos pilsētā ērtāku un efektīvāku. Un šodien mums ir divi viesi. Jūs varat droši iepazīstināt sevi. Mani sauc Marta Kotello, esmu rīdziniece, arhitekte un šobrīd esmu arī Rīgas domas deputāte. Un esmu atbildīga par mobilitāti un ārtelpu Rīgā. Es vadu satiksmes un transporta lietu komiteju. Labdien, es esmu Kristaps Kašs, 3. kursa vides inženierijas students, pārstāvu autobraucēju grupu, ko izstrādājām arī kursa plānā. Un aktīvi pārvietojos ar auto. Nobraucu gadā apmēram 40,000 kilometrus, tāpēc domāju, ka varēšu diezgan labi pastāstīt, kā ir braukt ar auto ikdienā. Okay. Mārta, varbūt var vairāk pastāstīt par transportu un satiksmes lietu komisiju. Par pašu to komiteju? Jā, ko jūs darat iekš Rīgas domas? Tad Rīgas domē katrai koalīcijas partijai ir sadalīts savā starpā komitejas, nozaru komitejas. Tur, teiksim, ir attīstības komiteja, pilsētas īpašuma komiteja, mājokļu un vides komiteja. Un viņas pārsvarā ir, principā visas izņemot drošības komiteju, viņas visām apakšā ir departaments. Teiksim, manā politiskā pāraudzībā ir ārtelpas un mobilitātes departaments, agrāk viņš saucās satiksmes departaments. Lūk, un tad tā komitejas puse ir tā, ka man ir jāorganizē šīs komitejas sēdes, viņas jāvada. Ties komitejas sēdēs tur tiek pieņemti lēmumi. Tur, teiksim, vai piešķirta nauda kādiem projektiem, jebkādi lēmuma projekti, kas tur saistīt, nezinu, tur departamenta nolikuma, grozījumi, viss kaut kas, vai arī kaut kādi informatīvi ziņojumi, tikko mums pagājušā nedēļa. Tas bija iepriekšējā nedēļā, bija, teiksim, par Mūksalas promenādi, tāda kā atskaite komitejas deputātiem, jo tur ir pēc tam tie deputāti, kas ir šajā komitejā, tie ir no visa spektra. Tātad gan koalīcijas, gan arī opozīcijas deputāti. Un tad tur nāca atbildīgais speciālists, kurš strādā pie Mūksalas promenādes projekta. Viņš tad arī izstāstīja, kā mēs nonācām līdz kaut kādām kļūmēm. Jā, es prasu, jo mums bija tas integrētais starpdisciplinārais projekts. Mēs ar Kristapu vienā kursā mācāmies, tad mēs arī to izstrādājām. Un, es gribēju zināt, kā tas sasaistās, kāpēc nāca klausīties mūsu prezentācijas. Kristap, varbūt tu vari pastāstīt vairāk par to projektu, kas mums tur notika, ko mēs mācījāmies? Jā, es biju tieši autobraucēju grupā. Mums bija jāizdomā plāns, kā padarīt Ķīpselu un vispārīgi Rīgu mobilāku. Tieši fokusēties uz autobraucēju transportu. Sākumā mēs domājām ļoti grandiozas idejas, ka mēs tur pārbūvēsim Vanšu tiltu pilnībā, tur 2 stāvos, pilnībā pārmainīsim satiksmes kustību, bet tad mēs sapratām to, ka Rīga ir tik dzīva un aktīva pilsēta, ka viņai ir nepieciešami mērķtiecīgi un pareizi izveidot tādu mazu projektiņu, kas ietekmētu uzreiz to autobraucēju ietekmi, kā atstāja ietekmi uz vidi. Piesārņojums, kur mēs beigās izdomājām, ka galvenokārt vēlētos samazināt autostāvvietu skaitu, ieviešot zaļās stāvvietas, apzaļumojot stāvvietas, ieviešot apstādījumus, integrējot notekūdeņu filtrāciju, lai maksimāli mazāk nokļūt, pieņemsim, Zunda kanālā, tas pie pašas eļļas un visi gruži, kas paliek no automašīnām. Vēlējāmies ierobežot smagu automašīnu kustību tieši pa dienu, lai loģistikā piegādes tiktu veiktas vai nu agrāk no rīta, vai nu vēlāk vakarā, bet, protams, ievērojot to kluso brīdi, kad iedzīvotāji jau varētu gulēt. Un kā tev šie risinājumi derētu? Ķīpselas tieši mobilitātē. Es biju jau uz to prezentācijas sadaļu. Es uz visu dienu toreiz nepaliku. Tad droši vien jājautā, kuriem, droši vien jebkuri risinājumi, kas ir zaļie,
Jā, tur šaubu nav. Bet es varbūt tad, es pat nezinu, varbūt, lai tad ieskicētu, labi, piemēram, bija tas tā ideja par to Vanšu tiltam, ka varētu būt 2 līmeņos brauc mašīnas. Ko ir jāsaprot? Tātad automašīna caurplūdi, tātad to, ka mēs varētu teikt, ka mums tur mazināto sastrēgumi, to risina tikai un vienīgi krustojumi. Tātad, piemēram, Vanšu tiltam varētu būt arī 10 joslas. 5 vienā virzienā, 5 otrā, bet ja pēc tam krustojumā, tur būs arī Citadeles ielā krustojums, otrā pusē, centra pusē. Ja, piemēram, tajā krustojumā, kas ir pie Nacionālā teātra, tur ir, cik tur ir joslas šobrīd? Māc, tur ir 4. Kurš zina? Ko saka autors? Es gribēju teikt 3, 4. 2 un 2. Jā, varbūt. 2 rindās tur stāv, jā. Bet ja tur ir tā kā 4 joslas, tas neko nemaina. Tā, attiecīgi, tāpēc varbūt es pamanījuši krustojumos, ir speciāli, nezinu, josla, kreisā pagrieziena josla vai speciāli labā pagrieziena josla, kaut gan pirms tam ir bijuši tikai 1 un 1, piemēram. Tā kā to caurplūdu nodrošina tikai vienīgi krustojumi, jā. Viena no idejām, ko mēs sākumā apskatījām, arī bija luksusforu sinhronizācija, bet tad mēs nonācām pie tādas sāpīgas tēmas, kad jo tu vairāk tos krustojumus padari efektīvākus, jo plūsma aiziet ātrāk, un cilvēki pamana to, ka nav vairāk sastrēgumu, es varētu braukt arī ar savu auto, un pēc kādu laiciņu tā sistēma dinamiski atkal piepildās to, kad tie, kas nebrauc, atkal sāk braukt, un tad un attiecīgi tā problēma parādās pēc kādu brītiņu atkal. Kā varētu pārstāt to ciklu? Es vispārīgi domāju, ka viens no variantiem ir, protams, sabiedriskā transporta kaut kāda popularizēšana. Pieņemsim, es dzīvoju pats Ogrē. Uz Rīgu es cenšos tagad braukt ar vilcienu, jo tas vienkārši nāk izdevīgāk, man sanāk mazāk stāvēt sastrēgumos. No Ogres ir diezgan vienkārši tikt, tas ir apmēram 45 minūtes ar vilcienu. Tas tas ir daudz īsāk nekā tas būtu ar automašīnu. Cik būtu mašīna apmēram? 1:20. No tieši vietas, kur es dzīvoju. Ogrē, jā. Un, es uzskatu, ka tas ir, pieņemsim, Ogres ir labi, bet no pilsētām kā Bauska, varbūt Jelgava, kas ir, kur vairāk ir tādi ciemi pilsētas, tad kaut kā sasaist ar Rīgu būtu labāk nepieciešama. Man patīk tas, ka gan Rīgā ievies to apvienoto biļetu vilcienā, kas ir, ja tu pēc laikam Amazonā biļeti, tev ir Rīgas stacijas. Jā. Ja tu attiecīgi tev arī ir biļete, tā etalona biļete, Rīga. Tur gan VV plus Rīgas satiksme. Vienīgais, lai viņi būtu efektīva, jo viņi nav īpaši populāri, jo viņi strādā tikai Rīgas stacijās. Tad sanāk, ja tu brauc no Ogres, man jau liktos, ka tieši tev vajadzētu to vienoto biļeti iekāp Ogrē, un tad tev nav jāpērk vēl viena biļete, tu vari braukt uzreiz ar Rīgas satiksmes, jebkuru transporta līdzekli. Tā kā es ceru, ka līdz tam varbūt kaut kā arī aizvirzīsies process. Jā, tas ir tā kā arī valsts pusē, bet tas būtu, teiksim, tā mērķa pārsēdināt, tāpat nav pierīga, jā, bet pārsēdināt, piemēram, pierīgas iedzīvotājus uz sabiedrisko transportu, šis būtu labs, jā, variants, jā. Ko teikt pat tik tālu, kad tā vilciena biļete nopērkam ir kopā uzreiz ar etalonu biļeti, ka vienkārši man nav jāiet speciāli vēl Narvisenā, jāmeklē tas laiks, jāatrod tas laiks, lai ieskriet nopirkt, un tad vienkārši man ir viena biļete, mēnesīs nopērk mēneša biļeti vilcienā, uzreiz arī sabiedriskajā transportā, un tad es varu doties. Jā, šis ir vairāk tā par Rīgu kopumā, bet tā kā mēs par Ķīpselu vairāk skatījāmies par mobilitātes problēmām, varbūt mēs varam mazliet par to parunāt, kādas jūsuprāt ir galvenās problēmas Ķīpselā mobilitātes ziņā. Tas, ko pats esmu piedzīvojis, ir pēc izstāžu zāles apmeklējuma, teiksim, tā varētu teikt. Es esmu stāvējis stundu sastrēgumā, kas ir no izstāžu zāles stāvvietas līdz krustojumiem, kas ir pie Olimpijas. Tas bija diezgan tāds nogurdinošs brauciens, jā, ka tīri stundas pavadījis tajā īsajā kilometru kodā posmā. Es droši vien tās problēmas sadalītu divās kategorijās. Viens ir tās problēmas, kuras redz tie vietējie iedzīvotāji, jo šeit ir arī ne tikai studenti, ir arī vietējie.
kas šeit dzīvo. Un tad ir tās problēmas, kuras redz tie, kas šeit iebrauc, teiksim, uz īsu brīdi, teiksim, vai pa dienu šeit atrodas. Tas ir atkal pavisam citas problēmas, jo vietējiem iedzīvotājiem ir tas, ka viņiem, teiksim, tur ielas nav izgaismots, joprojām daudz kur Ķīpsalā ir slikts ielu stāvoklis, ietju nav. Un tad atkal tiem, kas iebrauc, ja viņi brauc uz Ķīpsales holu, viņi grib paspēt uz izstādi, tad viņi stāv tajā sastrēgumā. Bet es mēģinu, es arī pati mācījos, viņš ļoti daudz gadiem ir TU arhitektos, tā kā diezgan ilgi šeit pavadīju laiku. Bet droši vien tāda galvenā mobilitātes problēma, man grūti droši vien pateikt, izņemot to gadījumu ar to izstāžu zāles, tiem sastrēgumiem. Es varbūt droši vien varētu atbildēt šo jautājumu tā kā vispārīgi, arī pie iepriekšējās tēmas arī vēl pieliekot tā riņķa, ka mēs uztaisam tā dinamiskāku satiksmi, bet tad tie auto vadīt, potenciālais varbūt sabiedriskā transporta vai velobraucējs, viņš to var braukt ar mašīnu, jo viņš ir pats baigi ērti ar to mašīnu. Un tad tā teorija saka to, ka tā mobila, kā pateikt, var sakot, vide ieprogrammē mūsu rīcības. Ja mums ir autocentriska pilsētvide, mēs attiecīgi arī reaģēsim. Ja šī vide būs mūsdienīga, ar ļoti labu velo infrastruktūru, nodalītu, drošu, ja būs foršas ietves drošas, pa kurām nebrauc velosipēdi un, teiksim, skūteri. Ja būs vidas pieejamība, visā tādas sīkumiņi, tur, piemēram, apmales nolīdzinātas, zaļas ielas, būs daudz koki, klusākas ar mierīgāku satiksmi, ja? Tā vide ieprogrammē tās rīcības, jo tās rīcības, mēs jau tos lēmumus, tie lēmumi jau izveidojās kaut kur vai iepriekšējā vakarā vai no rīta, kad tu domā, kā es šodien sasniegšu savus galamērķus. Ja? Tu jau tos lēmumus pats pieņem, mēs katrs pats viņus pieņemam. Protams, tad, kad ir uzsākta ikdiena pakārtot automašīnai, no tās ir ļoti grūti tikt ārā. Ļoti, ļoti grūti tikt ārā. Bet es droši vien vairāk runāju par tādu Rīgas iedzīvotāju. Jā. Skaidrs, ka tie, kas dzīvo ne Rīgā, tas ir mazliet cits stāsts. Jā. Tā apmēram īsumā. Jā, jo viena no tām idejām, arī, ko vēl mēs bijām tagad runājot, sāk atcerēties vairāk, tas, kad tās autostāvvietas, ko mēs esam samazinājuši, mēs viņas piešķirtu pēc nepieciešamības tiem cilvēkiem, kas dzīvo ārpus Rīgas, kuriem tiešām nav iespējamība tikt uz to Rīgu bez sabiedriskā transporta, kurš nav tik ļoti pieejams, ka tie, kas dzīvo Rīgā, viņiem šajās stāvvietās netiktu izsniegts atļaujas, respektīvi veicinot to, ka varbūt tie Rīgas iedzīvotāji tomēr pāriet uz velosipēdu un sabiedrisko transportu. Ja tur tā schēma, viņš kaut kas līdzīgs tā kā park and ride tā ideja, bet tā doma ir tāda, ka, piemēram, ņemsim tevi cilvēku no Ogres, vajadzētu būt tā, ka tu ar to automašīnu maksimums aizbrauc līdz stacijai, Ogres stacijai, jo mums jau nevajag tās mašīnas iekšā Rīgā. Tā kā Rīgas robeža ir tā kā tas deadlines, jo daudz jūs teiks, kāpēc Rīga nebūvē park and ride? Bet ja Rīgā uzbūvēs park and ride, tā mašīna jau ir iebraukusi Rīgā, un tad viņi noparkojas. Tas ir jau pārāk dziļi, ja tā var teikt, pārāk dziļi iekšējo Rīgā. Un tad tas, pie kā šobrīd arī strādā Latvijas dzelzceļš, un mēs arī Rīgā esam pieteikušies uz tādu projektu staciju 2.0, kur ar Eiropas finansējumu dabūt. Un tad tā ideja ir sekojoša. Pirms Salkrastos tā jau ir uztaisīts, kur ir pie pašas stacijas ir stāvlaukums un cilvēks, kurš brauc ar mašīnu. Protams, tas privāta māja pašā, tas ir privāta māja iedzīvotāji, un viņiem līdz stacijai arī kaut kā jātiek ir. Tā viņi brauc ar mašīnu līdz stacijai, noliek mašīnu stacijas stāvlaukumā, iekāpju VV, un tad atbrauc līdz tā stacijai, kur viņiem ir vajadzīga, un tad tur pārsēžās, ja vēl tālāk vajag sabiedrisko transportu. Un tādā veidā, līdz ar to tā mašīna ir palikusi ārpusē. Viņa pat nav te iebraukusi, tie nav tātad attiecīgi nav sastrēgumu un izmešu un viss šitas, jā. Kā jums abiem diviem, ko jūs gribētu redzēt Ķīpsalā pēc 10 vai 15 gadiem, piemēram? Godīgi sakot, es domāju, ka Rīga un Latvija paliks tomēr autotendēta, visticamāk, jo būs cilvēki, kas arī brauks ar iekšzemes dzinēju, arī tad, ja maksās degviela 3 eiro litrā un arī pat vairāk, vienkārši būs tie, kam tas tā ir sirdslieta un viņi vēlēsies to darīt. Bet es uzskatu, ka galvenais ir nodrošināt nevis tieši to, ka auto varbūt neiebrauc Rīgā, bet piedāvāt tādu variāciju klāstu ar auto iespējām, autoparka
variāciju, kas būtu gan iekšzemes, gan arī elektroauto, hibrīdi. Gribētos redzēt, ka attīstās ūdeņraža auto. Es uzskatu, ka tas tāds diezgan potenciāls, ko mēs pašlaik neizmantojam, tīpaši ņemot vērā to, ka mums ir iespējams tas zaļais ūdeņradis, ko mēs varētu taisīt no vēja iegūtās enerģijas, kas ir tagad tāds potenciāla tēma. Tad iespējams tas attīstītos tālāk. Vai viņas nav ļoti bīstamas? Es domāju, ka nē, galīgi nav. Okay. Es tikai gribēju tā. Es pat teiktu, ka tas pat varētu būt efektīvāk tieši smago transportu ziņā, kad smago transportu nodrošināt ūdeņradī būtu pareizāk. Tādā ziņā, ka to var ātrāk uzpildīt un atkal doties tālāk tālos gabalos. Pieņemsim, no Rīgas ir Rīgai kāda rūpnīca vai Rīgā ir jāieved kaut kas iekšā, tad, pieņemsim, vieglāk ievest to ir no Balviem, pieņemsim, uz Rīgu ar ūdeņraža auto nekā ar elektrosmago transportu. Es droši vien stāstīšu atkal no tādas tā kā teorijas puses un no citu pilsētu pieredzes puses. Un tas nav kaut kāds izdomājums, tie nav kaut kādi politiski lozungi, vai kaut kāds tāds iegribas, bet to rāda citu valstu un pilsētu prakse, ka tās pilsētas, kuras ir ievērojuši savā attīstībā un vides programmēšanā mobilitātes piramīdu, kur tad pirmajā vietā tā kā piramīda viņi ir apgriezt otrādāk. Viņi nevis tā kā uztur piramīdi, kur ir tā spicamiņš ir augšā, bet viņi ir apgāsta, un tad tas lielais vairums ir pirmkārt ir gājējs, pēc tam ir mikromobilitāte, tad velosipēdi, elektroskūteri, skrituļu dēļi, jebkas šis. Un pēc tam ir sabiedriskais transports, un tad nāk jau privātais transports, bet viņš arī, manā prātā, viņš gradējās, tur ir koplietošanas automašīnas un tikai pēc tam privātās, elektroauto un pēc tam tad privātās mašīnas. Līdz ar to, un tad tās pilsētas, kuras šo te mobilitātes piramīdu ir ievērojuši un tā kā secīgi, plānveidīgi, tādā veidā arī pilsētvidu mainījušas. Viņas ir šīs tā kā mēs sakam, tur Somija, Helsinki, ja tur laimīgākā tauta, ja tur pasaulē, izglītības līmenis, ja tur augstāks un viss šis, un viņi ies šo ceļu, tāpēc īstenībā, jebkas, par ko mēs diskutējam, tas jau ir par mūsu dzīvi, tā ir mūsu ikdiena, un kā mēs gribam pavadīt savu ikdienu, vai mēs gribam pavadīt ikdienu tādā izplūdes gāzu, tādā mutulī vai automašīnā sēdēt, vai mēs tomēr braucam ar velosipēdu, mēs redzam, mums ir acu kontakts, mēs satiekam kaimiņu, pamājam, satiekam pazīstamu, piestājam, papļāpājam, kā kuram iet, jo īstenībā tā parunāšanās ar automašīnu, viņa ir ļoti saurupa, ļoti saurupa. Sēžam korķīplus, vēl dusmojamies, esam dusmīgi. Tas degvielas cenas vēl tur ceļās un viss slikti. Un tad vēl ir visādas tur martas, kas tur grib kaut kādas tur velojosas un visu šito. Un tad tas izstādā tāds, es nedomāju, vai tas viss kopumā tā negācija veido labāku dzīves kvalitāti. Jā. Kaut kā tā. Piekrīt tādā ziņā, jo latvieši tiešām ir tāda sašķelta tauta, liekas. Un tas, kad jau mēs visi būtu uz ielām, ikdienā redzēt viens otru vairāk, nevis tīri redzēt, ka no rīta kaimiņš iekāp mašīnā, aizbrauc protams darbu, bet tiešām abi divi kopā iziet ar velosipēdu, braucam uz vienu virzienu, tas jau tāda saliedējošāk tomēr būtu jau vismaz. Bet kas man ir pārsteidz, es nezinu, cik lielā rangā ir Vācija šajā mobilitātē. Es sanācu pabraukāties pa Vāciju 2 nedēļas ar mašīnu un tieši Berlīni. Es brīnījos to, cik ļoti viņiem no rītiem nav šo sastrēgumu un arī vakarā tajās pīķstundās. Es pilnīgi mierīgi varēju pārvietoties no viena punkta līdz otram punktam, praktiski nejūtot vispār nekādu ietekmi. Es pieļauju, ka viņi arī atraduši kaut kādu vidusceļu gan priekš sabiedriskā transporta, gan arī priekš Es domāju, ka tas ir tāpēc, ka viņiem ir, es neesmu pētījusi, bet es domāju, ka Vācijā, visās lielajās pilsētās, diezgan droši visur ir zemā emisiju zonas ieviests. Un tad ir tas milzīgā tā atšķirība. Atkarībā tur katra pilsēta izvēlas savu to modeli, vai tā ir kaut kāda iebraukšanas maksa, vai pat iebraukšanas aizliegums kaut kādiem veciem dīzeļiem vai kaut kam tādam. Un tad ir to efektu ļoti just. Rīga īstenībā pagaidām viena no retajām pilsētām, kur zemo emisiju zonu vēl nav ieviesta.
Tas ir jūsu plānos? Jā, ne, manā plānā pilnīgi noteikti. Jā. Es arī neredzu citu veidu, lai cilvēki, tāpēc saku, tā izvēle no rīta vai vakarā, kā tu pārvietosies, tev ir jābūt kaut kādam stimulam un diezgan skarbam, lai tos paradumus pārdomātu. Savādāk, ja viss notiek tieši tā, kā tas ir, mēs tur cīnāmies, lai būtu, teiksim, velo infrastruktūra un viss, jo vēl jau jāsaprot arī tas, ka tā ielu telpa, viņa ir tik liela, cik viņa ir. Viņa nevar tā pastiept. Tā kā, te nojauksim, lai es tev vēl varu uzsasīt platāks braukt. Viņa ir tik plata, cik ir, un viņa ir domāta visiem. Vienkārši mums ir bijis tas ļoti citās pilsētās, tāds tā kā tā autocentrisma apšaubīšana notikusi 70. gados, citur pat vēl bišķiņ agrāk. Un tās visas tās cīņas, tur kaut kas stāstīja, piemēram, Amsterdamā, ko tos 70. gados, viņi tur sāka, vai arī Kopenhāgenā. Es domāju, ka Kopenhāgenā vai Amsterdamā var sakot vienā no šīm pilsētām, viņi izveidos gājēju ielu. Un tur bijuši tur pīketi un protesti, tur ar nāves draudiem, ka tur tie mazie veikaliņi, tur nē, mums tur vajag, lai tur visiem piebrauc pie mums. Un tā, un viņi ir izgājuši tam ciklam cauri jau ļoti sen. Mēs vēl joprojām, es teiktu, arī muļājamies, ļoti muļājamies, jā, tā ielas telpas pārkārtošana visiem notiek ļoti, ļoti lēni. Es ceru, ka par šiem gadiem, kas ļoti, ļoti ceru, ka mums arī viņi vēl būs tie 3 gadi, ko šeit strādāt, ka tie uzlabojumi būs. Jā. Jā. Nē, man jāturpie. Jā, jā. Cik liela tā zona plānojas būt? Tā vismaz ir jums kaut kāda Viņi, sanāk, ir veikts pēc tā kā pētījums, Ernst & Young izpētīja, bet principā lielās masās tad sanāk dzelzceļa loks, centrs dzelzceļa loks, un uz šo pusi sanāk, tilti ir tie, kas būtu tās tie iebraukšanas portāli. Centra loks, tad Valņšu tilts, tad tur Akmens tilts, Salu tilts, bet tur, man liekas, kaut kur es neatrastu, kur precīzi tā robeža gāja. Bet to var internetā var arī atrast, jā, man liekas, ka tās kartas ir publicētas, bija arī iedzīvotāju iesaiste, īstenībā arī Ķīpseli tas diezgan ļoti arī skartu. Jo man liekas, ka Ķīpsela nebija zemē emisiju zonā, līdz ar to pastāv tāds risks, ka vienkārši cilvēki šeit mēģinās super nolikt mašīnas, lai pēc tam iet pāri tiltam kājām. Tā kā, tur viss šis. Es gribēju minēt piemēru, es nesen redzēju, bija ielikts Instagramā, es nezinu, no kāda konta, varbūt no Rīgas domes vai Rīgas mērs. Ir viens no tiem kontiem bija par Eiropas mobilitātes nedēļu, kas bija 25. gada vasarā, laikam, ja nemaldos. Un bija, es neatceros to ielu, es nezinu, vai tās centra ielas, bet bija viena, ko aiztaisīja tikai gājējiem. Viņš izties brīnišķīgi, tur krēslu pa visu ielu salikt uz bruģa un tā tālāk. Un tā kā, es nezinu, zaļā propaganda. Tas bija ļoti, ļoti forši, jo mūsu bija vēlēšanas vasarā, un to mobilitātes nedēļu sāk plānot. Parasti pavasarī mēs tagad jau plānojam priekš šī gada. To gājēju iela būs vēl vairāk. Ne tikai centrā. Un tad mēs triecienu tempā, tā programma bija saplānota bez tādām, es viņu sauktu par tādām pilsētvidas aktivitātēm, labi pamanāmām. Tad mēs triecienu tempā noorganizējām, lai vismaz Antonijas un Dzirnavu ielas, tur bija burtiski 2 dienas, 2 dienas tiktu atvēlēts tikai kājām iešanai, dzīves baudīšanai, sarunām, smiekliem, nezinu, bērnu spēlēm un tā tālāk. Bija ļoti, 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 ļoti forši. Un par visām šīm aktivitātēm es tikko biju pirms 2 nedēļām Briselē, mēs dabūjām 1. vietu. Jā, Rīga šajā mobilitātes, jo tas tā Eiropas mobilitātes nedēļa, tas ir tāds, plaša tāda iniciatīva, kur piedalās ļoti daudz pilsētas, kaut kādi, man liekas, bija 2000 ar kaut ko pilsētas. Un tad tur ir tāds tā kā iekšējais konkurss, un tad Rīgas ar pilsētām uzvarēja. Jā. Tālāk ir vairāk par pašvaldības sadarbošanos ar ekspertiem un vietējo kopienu. Un tad jautājums ir, kuri satiksmes un mobilitātes risinājumi Rīgā būtu visprioritārākie un kā jūs viņus salīdzināt savā starpā? Kuri risinājumi būtu prioritārākie? Tad tas ir droši vien, tad vai tas ir auto vai tas ir gājēji, tas ir tādā skalā. Jā, laikam tāda ziņā. Man tajā brīdī, kad man ir jāizvēlās kurs, kad ir budžeta veidošana, tad man ir jāizvēlās, lai jūs varam saprast, tas spektrs ir
nav tik šaurs, viņš ir plašāks. Piemēram, mums ir arī, manā atbildības jomā ir arī, piemēram, lietas ūdens kanalizācijas kolektoru pārbūve. Piemēram, būs tagad Ulmaņa gatavē tur pie Spicas, un arī tie ir ļoti finansiāli ietilpīgi projekti. Viņi vizuāli neko neizmaina, tur pilnīgi nekas nemainās. Ir vienkārši tādi higienas darbi, kas jāizdara, arī maksā piemēram 2 miljonus. Un tad tev blakus stāv kaut kādi, nezinu, tur gājai ietu atjaunošanas projekti, kaut kādi ielu pārbūvi projekti, velo projekti. Tā, bet tā nauda ir ierobežota tajā budžetā, ko šajā gadā piemēram var realizēt. Tā tad viņas tur stundu, lai plus mīnus sanāk kaut kādā harmonijā, lai ir gan tie, kas ir jāizdara tādi, īstenībā iedzīvotājiem nemanāmi darbi, bet, kuri vienkārši ir jāizdara. Lietas ūdens kolektori ir jāskārto un viss, jā, grib vai negrib. Jā, bet, ja es varu teikt, teiksim, kā es to mēru, es vienkārši tiešām skatos, lai man ļoti svarīgs ir apkaimes ārpus centra, jo es piekrītu iedzīvotājiem, kas saka, ka viņas, ka nevienam viņas neinteresēs. Es piekrītu, es to redzu, apmeklējot apkaimes, mēs arī braukājam kopā ar departamentu uz kādām 2-3 apkaimēm mēnesī. Un ļoti var just, jā, ka viņas ir ļoti, ļoti, ļoti aizmirstas. Jā. Man īpaši svarīgs ir tās, kas ir tās vislielākās, kur ir Pļaunieka, Purciems, tajā zonā vēl Dārsciems, Īmanta, Zolitūde, Zepniekalns. Man vienkārši kā tā ļoti mīļas ir ziemeļa apkaimes, kas ir Vecmelngrāvis, Boldrē, Daugavgrīva. Vakar bijām Boldrē un Daugavgrīvā. Un ka tās, piemēram, kā piemērs, teiksim, velo infrastruktūras attīstība, teiksim, te būs tas Rīga, Babīta, Piņķa veloceļš, jeb kā viņi tautā sauc par slaveno Imantas veloceļu. Vienkārši, es teiktu, Eiropas līmeņa infrastruktūra, lai tiešām būtu lielāks stimuls pārvietoties ar velosipēdu, jā. Nekā savādāk nevar cilvēkam teikt brauciet ar velo, bet tur ir vienkārši sabrukusi ietve, piemēram, vai attiecīgi braukšana pa brauktuvi ir super bīstam, jā. Jā, vai tas ir tas pirmais, uz ko jūs skatāties? Tieši par apkaimēm, es domāju. Jo viņas ir uzbūvētas kā guļamrajons. Tāpat kā īstenībā lielākā daļa apkaimju. Viņas ir nosits guļamrajons. Tur ir skolas, īpaši lieliem apkaimēm. Viņam ir pašām savas apkaimes skolas. Īstenībā iedzīvotāji būs tur, kur būs skola un kur būs bērndārs. Kur ir bērndārs, kur ir skolas. Bet mums, piemēram, tie projekti, kas ir velo projekti uz lielmēroga apkaimēm, viņi ir forši ar to, ka viņiem klāt nāk arī ir nodalīta velo infrastruktūra un arī gājēji ietves tiek atjaunotas. Un tad tur ir tā kā 2 vienā brauktūs netiek aiztiktas, bet tad ir gan normāls foršs glūdas ietves ar soliņiem, atkritumu urnām, kaut kādiem kokiem, zaļumiem un arī velo infrastruktūra, jā. Tad, tas ir tāds pirmais, uz ko jūs skaties, tā velo infrastruktūra, vai ir kaut kāda vēl tur, nezinu, parciņu ieviešana? Sanāk, es skatos ļoti komplekss, jā, es tā nevaru nosaukt tādu vienu, ka man interesē tikai šis, jā, jo es jau arī domāju arī par autovadītājiem, tad vienkārši sanāk tā, ka jo vairāk cilvēku pārkāps uz sabiedrisko transportu un uz velo, jo mazāk būs to mašīnu. Un tad līdz ar to, jo mazāk mašīnu, tad tas skanēs ļoti skarbi, bet tad mēs to ielu varam saspiest. Tam visam pārējiem iedot vairāk telpu, jo visiem vajag to telpu. Tāpat tās kā Brīvības iela, piemēram, viņš šobrīd ir forša, šit forša tikai mašīnām. Bet viņa jau idejas, ka jābūt ir kā maģistrālā ielai, maģistrāla iela ir maģistrāla visiem pārvietošanās veidiem. Nezinu, cik jūs esat daudz ceļojuši, bet to varbūt var novērot, tās lielās avēnijas, tur ar kokiem un tā, bet tur ir viss, tur ir plata ietve, tur ir nodalīta velo infrastruktūra, tur ir autobusu joslas nodalītas, citreiz pat arī tā. Un tad tur ir arī autojoslas, bet viņas tur ir visas, bet kompakti saliktas kopā, jā. Man kā labs piemērs, tu pieminēji Berlīnu, es sapriecājos, es biju pirms nedēļas, draugs tur arī arhitektūru studē, un viņš man arī palīdzēja ar to projektu, tur par ķīpseles plānošanu. Un viņš ļoti plaši, viņš, protams, zina, kā interesēs tie visā, un viņš dzīvo uz Urbana strāse, saucās, kas ir iela, kas noved bez mazvai no centra līdz tām autobāniem. Bet tur ir abās pusēs veloceliņi, tur ir, man liekas, 2 ielas mašīnām, tur vēl ir dzīvojamās mājas, veikali un viss tāds. Es biju tiešām pārsteigts, jo izskatījās pēc kaut kādas Amsterdams. Es nezināju, ka tādas vietas arī Berlīnē.
Šoreiz laikam bija paliec garām visā savā Berlīnas braukšanā. Jā, bet ne, tur viņiem tiešām ir tā, ka viņiem ir salīdzinoši zaļāks, viņiem ir tās atdalošās joslas pa vidu, kas ir apzaļumotas, kaut vai koki, zāle kaut vai tikpat labi, bet vismaz tas kaut kādu savu atmosfēru dod patīkamāk. Un tur vēl bija, atvainojos, ka pa Berlīnu tik daudz, bet es vienkārši daudz dzirdēju par to, kad bija no austrumu un rietumu pusi, kad bija tāda sadalīta, tad tagad, kas ir Potsdamer plats, kas skaitās tā kā komerciālais centrs, tur viss ir pa mašīnām. Tur ir, tā kā mums Rīgas tā kā lielās ielas, tas ir tā kā rietumu pusē, bet austrumu pusē tur bija tieši tās tā kā sociālāk vairāk. Es nezinu, laikam ir kaut kāda. Ļoti senās bijis Berlīnē, jā. Bet šitā ir laba ideja. Es visu kaut kur tagad esmu bijusi, bet Berlīnē neesmu. Jā. Mēs motivēsim varbūt kaut kādā veidā. Ne, kā arhitektam tur noteikti ir ļoti interesanti, jo tur arī ir viss tās, kā tur no 80. gadu vidus visu uzbūvēja no jauna, tur ir tās pārvērtības ir ļoti interesants. Bet jā, atgriežoties vairāk apakaļ pa mūsu tēmu, es prasīju par tiem sadarbības partneriem, un man gribētu zināt par to, kāda jums bija pieredze ar mums tieši studentiem, kādas jums likās tās idejas, vai kaut ko ņēmāt vērā, kaut kas tiks no mūsu idejām arī pielietots īstā dzīvē? Tā, droši vien, lai līdz tam tiktu, tad ir jānāk uz domu, kas ar departamenta atbildīgos varam droši vien vēlreiz noprezentēt, bet es jau arī atceros sevi, tad, kad es studēju, tas idejas ir ļoti, augstā lidojumā, un tas ir ļoti, ļoti, ļoti forši, jā. Man bija tāda ļoti patīkami skatīties, ideja bija ļoti labi. Jo es jau ikdienā esmu par tādā ļoti iezūmot un ļoti praktiski, un tam bija ļoti patīkami redzēt, ka jaunieši vēl joprojām domā ārpus kastes. Jā, tas ir pozitīvi. Jā. Tad iespējams nākošais mums jārīko ir šāds kurs pašā domē jau uzreiz, lai dzird vairāk potenciāls. Jā, ja tā ņem, tad, protams, tā plājas starp to lidojumu un starp to realitāti, viņi, protams, ir milzīgi, jā, un tā kā man jau liktos, ka tām studentu idejām viņām būtu vairāk jāienāk tajā ikdienā, jo ļoti daudz vienkārši, kā to pateikt, tādā gan politiskā retorikā lieto, ka tur nevienam šis nav vajadzīgs, nevienam tas neinteresē, nezinu, visus interesē tikai, nezinu, tur, cik maksā dīzels vai kaut kā tā, bet īstenībā jau, ka tie jaunieši un jaunie cilvēki, viņi redz tomēr, ka lietas var notikt kaut kā, vienkārši skaistāk, vērienīgāk un tā ārpus kastes, jā. Tāpēc man arī tieši šis podcasts likās visinteresantākais, jo, tā kā no politikas puses tas ir tāds vistiešākais veids, kā kaut kādas lietas implementēt. Man ļoti labs piemērs ir pie autoostas un pie, kas ir Stokmans, laikam, es nezinu, tur ir tas jaunās gāja pārējais, kur nav tikai pa tuneļiem, uzreiz visi ir pilnīgi citādāk, visi staigā pa augšu, tur ir ritīgi forši. Tas arī nav risks, ka tramvajs notriec un tā tālāk. Tā ir laba gāja pārējā. Vispār tie tuneļi liekas tādi jau augsti pēc sajūtām. Tā kā gan vizuāli, gan arī vienkārši pēc... Bet arī to gāju pārēj panākt arī. Es neteikšu, ka tas bija ļoti grūti. Tas arī bija tāda daļa mana priekšvēlēšana tādas kā... Tie nav solījumi. Es vienkārši esmu tik pārliecināts, ka tas ir pareizi, ka tas pat nav solījums. Es vienkārši gribu to izdarīt, un es to izdarīšu. Bet tur jau arī visu kaut ko tur mēģināju iestāstīt, tur jau būs korķi un vēl kaut kas. Tur jau Luksfors jau bija. Es jau tur gāju pierādīt, ka tas Luksfors ieslēdzās vienkārši out of nowhere, nevis tikai uz tramvaju un tā. Tā kā, bet ļoti pareizi tu uzķēri to izmaiņu, jo manā skatījumā dzīve pilsēta ir tāda, kur tu redzi daudz savā acu augstumā, tu redzi daudz cilvēkus, kas tur kāds sēž kafejnīcā, dzer kafiju, tur kāds kaut kur steidzās ar bērniem, kāds tur brauc ar velospēdu, mazi lieli bērni, seniori, cilvēki ar kustību traucējumiem, ka tu viņus visus kaut kur redzi, bet tajā stacijas zonā, kur Stokmans, tur tā, ka viņi pēkšņi ir, un tad viņi pēkšņi nav. Tas vienkārši tu neredzi cilvēkus, un tagad viņi tur staigā, un tu redzi, cik ar koferiem tur iet, un viņš, pilnīgi savādāk atdzīvina to vietu, jā. Kāda jums liekas ideja par Zunda Krastmāles pārvēršanu pa gājēju zonu?
Es tikai par jā. Jā, Es tikai par, jā. Es nezinu, tas ir labākais cilvēks, kas šo prasīt. Es esmu tikai par, un vēl jau ir tā, ka tas nav vienmēr stāsts par to, ka tagad tur ar mašīnām nevarēs braukt, jo tie risinājumi tām gājēju zonām, viņi ir ļoti dažādi. Tur droši vien kaut ko man pašā jāpieķerās to teoriju, jāsliek, kā ir pēc teorijas. Tie modeļi ļoti atšķirīgi, tiksim, tur Barcelonā, kur superbloka tie slēgtie, tur vienkārši arī bomba. Ja vajag tādu siltāku vietiņu, aizbraukt Barcelonu, ļoti labs galamērķis papētīt, kā viņi ir arī īstenībā diezgan īsā laikā, bet ļoti secīgi ejot pa tiem superblokiem, kas viņiem ir, kā viņi ir tās zonas padarījuši gājējiem draudzīgākas. Bet tur vienalga piegādes, teiksim, autotransports, arī iedzīvotāji, viņi tur var iebraukt iekšā, bet tu nevari caurbraukt. Super bombīgi, jā. Mums ir tādas vēl bildes, kur vienkārši bērni spēlē futbolu uz ielas. Reāli tā kā uz ielas, jā. Jā, jo to ielu varbūt pat nav jāiztaisa pilnībā ciet, pieņemsim, kaut vai vienvirzienu ielu viņus uztaisīt, kaut ko tam līdzīgi vienkārši paplašināt to zaļo zonu, lai patiešām to zonu arī varētu izbaudīt, jo zonas ir tīri skaisti vieta priekš studentiem aiziet paēst kaut vai vasarā vai pamācīties, vai vienkārši kaut kādus kursu darbus veikt, vai laboratorijas darbus veikt ārā, pieņemsim, tepat. Tur ir visādi risinājumi. Ir arī tā saucamie modālie filtri, piemēram, kad kvartāla, var arī būt kvartāla vidū, var arī būt krustojumā, tur, teiksim, nodalīts, bet doma tāda lielākā problēma ir tranzīta satiksme. Sanāk tā caurbraucošā, kurā ir pilnīgi vienalga, kas tur notiek, vienkārši brauc cauri, ja, parasti lielākā ātrumā nekā ir atļauts. Jo, ja tiek galā ar tranzīta satiksmi, tad tas gan veids vairs neved pa to vietu cauri, gan arī, tā doma tāda, ka tas ir vai, tas ir kaut kāds tupiks, vai arī, piemēram, ja ir krustojums, tu vari griezties, krustojumā nevar braukt taisni, tu vari griezties, piemēram, tikai pa kreisi. Un no otras puses tas pats arī tikai pa kreisi. Un tā tur ir slēgts tranzīta nav. Citās pilsētās to ļoti daudz izmantojām. Mēs Rīgā būs tagad pavasarī. Es domāju, es ceru, ka varbūt aprīlī viņi jau pabeigs. Grīziņkalnā būs tāds viens modālais filtrs. Tā kā es ceru, ka mēs virzīsimies uz to, ka tādu ir vairāk. Jā. Jo veids jau vienmēr tev aizvedīs. Tam caurbraucošiem transportam vienmēr jau veids tev tur saliks, kā tev tur labāk braukt. Jā. Un būtu svarīgi nebraukt pa tām mazajām apkājuma ieliņām. Jā. Ne, mēs reāli, cik sanāca, 5 mēneši bija tas projekts, ko mēs pildījām. Un man tieši bija pa gājējiem, un mēs visu laiku domājam par to ielu, ka būtu tik forši, ka tur iznāk ārā. Jo ir tas Domus Auditorialis, tā lielā konferenču zāle. Jā, auditorija. Kāpnes tur, kur ir. Jā, un tur visi internacionālie cilvēki nonāk lejā, un viņi pastāv, un tur mašīnas vienkārši stāv. Tas ir drausmīgi. Tas tāds. lai arī es pārstāvu autobraucējus, bet tas vienkārši vizuāli traucē. Labāk tiešām izdomāt vai no Olimpijā kaut kā ierūmēt viņus visus vai kaut kur citur. Bet. Mēs tieši skatījāmies uz tām stāvvietām, ka tur bija kaut kādas 60-70 mašīnas tajā posmā. Un ir pie izstāžu halas, otrā pusē ir vienkārši zāles laukums, kurš netiek izmantots. Ir pie zinātniskās bibliotēkas, tur ir, un tad pie Āzenes ielas arī, kas, pretī Olimpijā, kur ir tas depozītā mašīna. Ja tas kaut ko izsaka, tur arī ir tāds liels zāles pats. Un kad, mums ir, manuprāt, Ķīpselē ļoti forši tā studentu pilsētiņa, bet viņi vienkārši tāda ļoti atdalīta no vispārējā. Es piekrītu. Būtu arī iespējams forši tik liela no asfalta, plačiem, milzīgajiem. Tas pats izstāžu zālē ļoti liela platība ar asfaltu, vienkārši stāvvieta, kur vispār nekā cita nav kā tikai stāvvietas. Tur patiešām prasītos, kad pāris koki, krūmi, kaut kas tāds interesants, lai vismaz to vidi arī iziet ārā no izstāžu zāles, tev turpat ir vieta, kur pasēdēt, pastāvēt ar dalībniekiem, kuriem tu esi tikko bijis izrunājis kaut ko, padzert kafiju, varbūt tās vēl, un tad tikai doties projām. Bet tā tu izej ārā, tev ir plats ar vienkārši mašīnām, tu brauc projām un stāv sastrēgumā stundu vai vairāk. Kamēr visi ir velo, vienkārši tā brauc skatā. Tas ir dusmīgs uz viņiem. Labās velo joslas, jā. Kas ir tādi lielākie izaicinājumi, lai tā kā nodrošinātu vidē draudzīgu, bet ekonomiski izdevīgu to mobilitāti? Lielākie izaicinājumi, es domāju, tādi paši kā visur citur.
Tā kā es pieminēju to Parīzi, tur arī šajās mēra, ties pašvaldību vēlēšanās, tur vienalga bija tāda, labējā partija, kas teica, nē, tur jāatgriež pie sēnes, ir satiksme, un ka šis viss tur sviests un tā, un kādi tur pikniki un tā. Tā cīņa ir dzīva visur, jā. Mums jau vienkārši ir jāsaprot, es teikšu godīgi, kā es to vienkārši redzu, tā autocentrisma tā sakniem ir tas auto lobijs, jā, tas ir, milzīga industrija, es nezinu, vai ir lielāka kaut kāda industrija par auto industriju. Vai nafta? Varbūt, jā. Bet, auto industrija, viņa atstāja ietekmi uz pilsētā, nereālāko. Vai tas ir arī Latvijā pamanāms? Jā, autocentrisms. Jā, auto lobijs precīzāk. Es domāju, tas ir tāds vispasaules. Es viņu lieku kā vispasaules līdz ar to. Līdz ar to, protams, mums ir tāda, tur Jānis Gēls un vēl ļoti daudz ir, tā kā pasaules slaveni pilsētu plānotāji, kas dod šīs, viņam tā grāmata pilsētas cilvēkiem vai, es neatceros, tās pilsētas cilvēkiem ir jūg grāmatas nosaukums. Bet tā kā tiešām, datos un pētījumos balstītas atziņas, kur dzīvo veselīgāk cilvēki, kur dzīvo laimīgāk, kur ir laimīgāk, laimīgākas vietas, lai dzīvot laimīgu dzīvi savā pilsētā, lai justos labi, kā viņai ir jābūt uzbūvētāji, jā, kādi ir tie principi. Un tas viss ir izpētīts, jā, tikai tam visam pretī ir tas, ka tā ielas telpa ir tik, cik ir, un tā pretī ir tas milzīgais, tas auto lobijs. Kā tagad būs, ka tagad tas mašīnas neviens nepirks? Mēs uztaisīsim tik foršu pilsētu, ka pa viņu varēs, visu iet kājām vai braukt ar tramvaju vai ar autobusu. Kurš pirks tās mašīnas? Es domāju, pilnīgi normāls jautājums, jā. Tā kā, jā. Jo, arī tās mobilitātes piramīdas, ja viņu labi pilda, tad tas jau ir arī stāsts par veselību. Ja? Mēs kustamies vairāk, mēs krājam soļus, mēs sirsniņi kustās, mēs esam ārā, vēlams, protams, svaigā gaisā, ja, lai būtu svaigs gaisa, attiecīgi mazāk emisiju mašīna, ja, varbūt, tur elektroauto vairāk proporcionāli. Tas viss jau ļoti, ļoti sasaistīts, jā. Tā mēs dzīvojam tādu dzīvi, pamosties, iekāp mašīnā, aizbrauc uz darbu, pēc tam sēdi darbā pie ekrāna, iekāp pēc tam mašīnā, brauc mājās, tur... Rutīna liela sanāk tāda. Tā, ir cilvēki, kas nevar, to nevar izmainīt, bet mums jau ir ļoti, ļoti milzīga daļa, kas to var izmainīt. Protams, es arī esmu diezgan ļoti slings cilvēks. Es jau arī braucu ar mašīnu. Kad es sliktāk pašsajūtu, piemēram, es jūtu, kas ir, nav spēki, vienkārši braucu, bet ir jābūt darbā, ir sapulcs, es aizbraucu ar mašīnu. Bet tā es cenšos ļoti dažādot tos pārvietošanās veidus. Ne, bet pozitīva lieta Rīgā, manuprāt, ir tas izmērs priekš velo tieši. Jo tikt no Pārdaugavas uz centru kaut kur 15 minūtes uz jebkuru vietu, 20 varbūt kaut kas tam līdzīgs. Tā kā tiešām, varbūt tā infrastruktūra nav tā labākā, bet tieši tas izmērs, man liekas, Rīgas plānojums, man liekas, ideāls. Ideāls, mums nav to kāpumu, kritumu, vienkārši izcils. Man liekas, ja tā velo infra būtu visur, viņa būtu vienkārši bomba. Tas potenciāls nereāls. Nereāls, jā, tā kā. Vai ir kaut kas domāts, kas notiks nākotnē ar vispārīgi tām elektroauto un autobusu jostu simbiozi? Pagaidām, es domāju, ka daļa tām autobusu joslām tas ir, tas ir laba ekstra cilvēkiem, kas izvēlās pārēd uz elektroauto. Tur tā kā es neesmu dzirdējis, kāds kaut ko gribētu atcelt. Bet redzēs tie brīdī, ka tas sāks radīt problēmas sabiedriskam transportam, tad tas droši vien būs jāpārskata, jā. Jo elektroauto skaits diezgan pamatīgi pieaug, jā. Un tas jau labi tikai. Nē, tas ir ļoti labi. Jā. Un tad ir vienkārši lietas, kas, tā kā, uz kurām tas spoguļojās. Tas ir viens ir Rīgas satiksmes stāvvietas, un otrs ir A-joslas, bet uz A-joslām vēl pagaidām tas nav. Tur neesmu dzirdējis no Rīgas satiksmes, ka tas ietekmētu varbūt vienkārši veidotu sastrēgumu uz A-joslas un mūsu Rīgas satiksmes autobusu kavētu. Tāpēc to es neesmu tā kā dzirdējusi, jā, pagaidām. Mēs esam nonākuši līdz pēdējiem jautājumiem. Mums ir divi, vispār 3. Pirmais būtu, kas ir cilvēks ar pieredzi, kas tev ir iedvesmojis domāt par ilgspējīgu mobilitāti citādi? Tas var būt cilvēks, personīgs piemērs, projekts, jebkas.
Laikam došu vārdu Martai no sākuma. Nē, man pirmā doma, man droši vien, jā, es pat teiktu, tas man ir pamata motivators. Mans meitas ir pamata motivators vispār. Būt tik drošai, ka tas, ko es domāju, kā es redzu pilsētu, ka tas ir tas veids, tas virziens, kurā Rīgā jādodas. Jo tagad tev ir bērni un kad ir skaties uz lietām savādāk un tu saproti, cik liela nozīme ir drošībai uz ielas, cik liela nozīme gāja pārējiem, kas varbūt liksies sīkums, bet tagad tev ir otrklasnieks un tad tu domā, vai viņu var laist vienu pašu uz skolu, un tad tu tās visas lietas pamani, jā, jo arī tie mani bērni ir nākamie potenciāli autovadītāji. Es jau tomēr gribētu, lai viņi varētu dzīvot tādā pilsētā, kur bez mašīnas var iztikt. Vai viņi ir zaļāk domājoši par tevi? Man vecākā meita mani vakar arī ēnoja, tā kā viņi tur izpaudās, tad ir jautājumi. Mēs braucām arī tur traktors skatīties. Tā. Viņi jau bērni jau lieliski, kā saka, ķer lauku, un viņi redz un mācās es ceru, ka mācās no vecākiem, jā. Redzēs, grūti jau teikt, tur jau vēl līdz tam brīdim, kad es sapratīšu, kāds būs viņu, vai šis viss būs palīdzējis, ka visu paši mēs braucam kopā ar velospēdiem, mazākajā metā ir 5 gadi, tikko palika, viņi brauc riteni uz dārziņu. Ar mani, protams, kopā. Jā. Bet mans uzdevums to vidi ir uzlabot tā, lai tas viss paliek tikai labāk arī viņām, jā. Jā, tas ir tā, es vairāk par to laikam. Jā, šeit man laikam ir pati darba vide, kur es strādāju. Tas vienkārši kaut kā, tas grūdienspēks, kas mums iekšēji ir institūtā, tiešām ļauj domāt atvērtāk un viendabīgāk par visām tēmām. Tas tiešām mudina izdomāt kaut ko tādu, kas tiešām ir noderīgs kādreiz kaut kam nākotnē. Jā, es piekrītu. Un mums ir 2 jautājumi vēl no pagājušajiem viesiem, no Ļenas un Jāņa. Un pirmais ir, ja būtu iespēja teleportēties, vai cilvēki to izmantot un cik bieži? Tas būtu vairāk personīgi, vai jūs izmantot. Es par šo esmu domājis ļoti daudz par, jā. Bet laikā arī? Nē, tikai vietā. Telpā. Jā. Jo tas tiešām brīžiem ir tāda brīža, kad gribās pateikt, kāpēc nevarētu tagad teleportēties kaut kur uz Spāniju. Un tad padzīvot pāris nedēļas, tad atpakaļ doties vai kaut kā vienkārši, tīri filozofiski. Tas ir, jā, prātā kaut kur palicies. To izmantot. Jā, noteikti. Varētu. Tas gan maksāt diezgan dārganīgais, bet tas jau būtu cits faktors, ar ko būtu jāsamierinās, iespējams. Vispār ļoti smieklīgi. Mēs tieši vakar, kad ar ēnām devāmies pāri Uzvaras bulvārim, pārgāja pārējiem, man meita man saka, kāpēc nav izgudrots teleports, jo tur viss bija, tur tā gāja pārējiem, viņi tādu ņēgu, tur bruģis, un viss šits, jau tur viss bija apnicis, un tā viņš tieši teica. Bet es nezinu, man ļoti grūti atbildēt, vai es gribētu teleportēties. Man patīk process, jā, tā kā es arī tāds, arī rezultāts cilvēks pamatā, bet process man arī interesē, un es viņu izbaudu. Kā es nezinu. Un otrs jautājums ir, vai kādreiz un kad pazudīs korķi Rīgā? Laikam, ka manā skatījumā un manā tajā lobbyjā, ko es lobēju, teiksim, es uzskatu, ka tomēr kaut kāds varbūt mazumiņš paliks, bet jā, ka samazināsies. Es domāju, ka cilvēki pāries laikam ejot, kad, ja ne pašgribīgi, tad viņus kaut kādi politiski nedaudz pabīdīs, lai viņi tomēr pārēs saviem elektroauto, ja arī brauc ar auto, un tad attīstīs tiešām Rīgā to sabiedrisko satiksmi tik ļoti labi, kad varēs arī ieiet iekšā, un tad būs tiešām sabiedriskais būs maržīgs, teiksim tā, un ērti piestās visur, kur vajag, un tas ir laika jautājums, un varbūt 20 gadi, varbūt 20, 50 būs tas brīdis, kad mēs tiešām sasniegsim to klimata neutralitāti Rīgā vismaz. Jā. Visi levitēs uz darbu. Vēl no jums vajag jautājums nākamajiem viesiem, lai padotu to tālāk. Man ideja varētu būt ģenerēt virzienu, kā izmantot privātās lidmašīnas vai vispār tādas vajadzīgas nākotnē. Jautājums, ja tu būtu Rīgas mērs,
Kas būtu tā kā pirmā lieta, ko gribētu izdarīt? Ja nauda nebūtu šķērslis. Mums pagājušajā raidījumā bija jautājums, ja tu būtu pasaules valdnieks, kādu likumu ieviestu? Tikai būsim piezīmēti tikai Rīgā, Rīgas mēri vai mēri. Ja būs sievieti, mēri. Jā, paldies jums liels, ka atnācāt parunāt par mobilitāti. Es ceru, ka bija interesanti un skatījumiem būs vērtīgi. Un paldies skatītāji, ka klausījāties un tiekamies nākamajā sērijā.